Kā veikt reģistrāciju un pieteikt bērnu ēdināšanai izglītības iestādē? Lai to paveiktu, vispirms ir nepieciešams reģistrēt ģimenes kontu platformā. Spiediet pogu reģistrēties un uzsāciet reģistrācijas procesu. Spiediet pogu turpināt, lai uzsāktu reģistrācijas procesu. Esam nonākuši konta reģistrācijas procesa pirmajā solī. Norādiet savu vārdu un uzvārdu. Ievadiet elektroniskā pasta adresi un tad ievadiet to vēlreiz atkārtot. Norādiet mobilā telefona numuru. Gan norādīto elektroniskā pasta adresi, gan telefona numuru turpmāk jūs varēsiet izmantot, lai ielogotos savā platformas kontā. Spiediet pogu turpināt. Paroles uzstādīšanas saite ir tikusi nosūtīta uz jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi. Gadījumā, ja savā pastkastē jūs neredzat mūsu nosūtīto ziņojumu, vispirms pārliecinieties, ka elektroniskā pasta adresi norādījāt pareizi un vai tas nav iekritis spam iesūtnē. Ja tik un tā uz norādīto elektroniskā pasta adresi nespējat ziņu saņemt, tad ir iespēja mainīt adresi, spiežot šo pogu. Savā pastkastē atveriet saņemto ziņojumu no un spiediet virsū uz norādītās saites. Tagad jums ir jāizveido sava konta parole. Parolei ir jābūt vismaz 8 zīmes garai, jāsatur vismaz viens lielais burts, speciālais simbols un cipars. Pārliecinieties, ka ievadījāt to abas reizes pareizi, nospiežot atstiņas simbolu. Ja viss ir pareizi, tad spiediet pogu atjaunot paroli, un jūsu konta parole ir tikusi izveidota. Tālāk ir nepieciešams veikt mobilā telefona numura apstiprināšanu, ievadot 6 ciparu kodu, kas tika nosūtīts uz jūsu norādīto telefona numuru. Ja īsziņa pēc dažām minūtēm neatnāk, jums ir iespēja labot vai norādīt citu telefona numuru un mēģināt vēlreiz. Kad kods ir ievadīts, spiežam pogu turpināt, lai dotos uz nākamo soli. Tālāk ir jānorāda papildu personas dati par jums, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu elektroniskās naudas maciņa līgumu ar platformu. Šie dati mums par jums ir nepieciešami kā finanšu iestādes klientu. Norādiet personas kodu, rezidences jeb dzīvesvietas valsti, kā arī pilsonību. Kad dati ir ievadīti, spiediet pogu turpināt. Šajā solī jums ir jāapstiprina, ka piekrītat e-naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumam, kā arī esat vismaz 18 gadu vecumā. Uzmanīgi izlasiet līgumu un parakstiet to. Konts ir izveidots un jūs jau tam varat piekļūt, taču pirms jūs varēsiet slēgt distances līgumus platformā un norēķināties par tiem, jums būs nepieciešams veikt personas identifikāciju. Reģistrācijas procesā nobeigumā jums tiek piedāvāta iespēja apstiprināt savu identitāti vienā no piedāvātajiem veidiem. Identifikācija sākotnēji nav obligāta, taču būs obligāti nepieciešama, ja jūsu 30 dienu laikā iemaksāto e-naudas līdzekļu apmērs vai kopējā e-naudas maciņa bilance sasniegs 150 eiro. Tāpat arī tā var tikt obligāti pieprasīta noteiktiem pakalpojumiem, ja to ir paredzējis tirgotājs. Izmantojot kvalificēto Smart ID kontu ar e-paraksta tiesībām vai arī e-paraksts mobila kontu, jūs varēsiet identifikāciju veikt nekavējoties. Ja identifikācija nav bijusi veiksmīga, visticamāk tas ir kļūdaina personas koda dēļ, ko jūs varat uzreiz mainīt. Taču, ja joprojām neizdodas vai arī, ja jums nav atbilstošs Smart ID konts vai e-paraksts mobile, identifikāciju varēsiet veikt arī ar bankas maksājuma metodi, ja veiksiet maksājumu no kādas Latvijas bankas, izņemot Svetbankas vai Sebbankas. No minētajām bankām mēs diemžēl nesaņemsim maksājumā personas kodu, tādēļ nevarēsim jūs pilnībā identificēt. Lai veiktu identifikāciju ar maksājumu veikšanu, papildiniet e-naudas maciņu par jebkādu summu un identifikācija tiks veikta tiklīdz saņemsim maksājumu 1-2 darba dienas laikā. Pēc reģistrācijas procesa laiks ielogoties jūsu platformas kontā un noslēgt ēdināšanas distances līgumu. Lai ielogotos kontā, dodieties uz platformas sākuma lapu un spiediet pogu pieslēgties. Norādiet savu elektronisko pastu vai telefona numuru. Ievadiet paroli un tad ievadiet divfaktoru autentifikācijas kodu, ko nosūtījāt. Tagad jūs nonācāt platformas ģimenes kontā un varat pievienot tam bērnus. Spiediet pogu pievienot bērnu un aizpildiet datus par to vārdu, uzvārdu, personas kodu un izglītības datus. Vecuma norādīšana nav obligāta. Mili izmantos bērna vecuma datus, lai palīdzētu jums sameklēt vecumam atbilstošu pakalpojumus nākotnē.
Ja bērns ir ievadīts pareizi, tā dati tiks pieprasīti un pārņemti no pašvaldības vai skolas informācijas sistēmas un bērns būs pievienots ģimenes kontam. Tāpat jūs varat izvērties un norādīt bērna kontaktinformāciju un uzaicināt to lietot Milī platformu. Tādā gadījumā jānorāda e-pasts un telefona numurs. Bērns uz e-pastu saņems uzaicinājumu iziet vienkāršotu reģistrācijas procesu. Pēc tam bērns varēs veikt savu apmeklējumu pārvaldību, ja jūs ļausiet tam šādas tiesības. Atcerieties, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par nepilngadīgā darbībām platformā. Tālāk, ja norādījāt bērna izglītības iestādi, ko ir pieejama ēdināšana, tad redzēsiet pie tā profila nelielu pazīmi, ka ir pieejama ēdināšana. Nospiediet uz tās un jūs nonāksiet pakalpojumu kataloga skatā, kurā automātiski atlasīsies konkrētajā izglītības iestādē pieejamie ēdināšanas pakalpojumi. Šajā skatā tāpat var aplūkot sadaļu Mani pieraksti, kurā atspoguļojas visu lietotāju esošie pieraksti, kas jau ir izveidoti. Spiedīsim uz pakalpojumu, kas pieejams šim bērnam. Šajā skatā mēs redzam visu svarīgāko informāciju par pakalpojumu un pieteikšanās pogu. Tiklīdz spiedīsiet uz šo pogu, platforma veiks izglītības datu atkārtotu verifikāciju, lai pārliecinātos, ka šim izglītojumajam pienākas ēdināšanas pakalpojumi. Ja nē, saņemsiet negatīvu atbildi. Šāda situācija var rasties šādu iemeslu dēļ. Bērna dati ir ievadīti nepareizi vai precīzi neatbilst datiem skolas vai pašvaldības informācijas sistēmā, kur tie arī varēja tikt ievadīti nepareizi. Bērna dati nav ievadīti pašvaldības vai skolas informācijas sistēmā vispār. Pārliecinieties, ka ievadījāt bērna datus tieši tā, kā tie ir ievadīti izglītības iestādes vai pašvaldības informācijas sistēmā. Problēmu gadījumā jāvēršas pie izglītības iestādes administrācijas vai mūsu atbalsta dienestā. Ja viss ir noticis korekti, tad parakstiet distances līgumu un ēdināšanas pakalpojums ir pieteikts. Bērns tiks automātiski iekļauts visās paredzētajās ēdināšanas reizēs, ja vien netiks pieteikts apmeklējuma kavējums. Vairāk informācijas par kavējumu pieteikšanu lūdzam skatīt mūsu palīdzības sadaļā.